Jā, tātad paturpinot par to, kā Langas kungs, manuprāt, nekontrolēja zoodārza valdes priekšsēdētāja darbību. Mēs vienkārši redzam arī to, ka atskaitēs ir sagaidāms kas. Sagaidāms tas, ka 30% paliks pašvaldības dotācija īpatsvars, nodrošināt finanšu stabilitāti, tas ir tas valsts finansējums, tas ir tas, kas tiek prasīts. Masterplāni, tātad Himalajus kaut kā atbalstīt, risku pārvaldības plānu uzdevumu veikt risku pārvaldības izvērtējumu. Un pēdējais ir energoefektivitāte. Tās ir tās prasības un vairāk nekas, kas tiek prasīts no valdes priekšsēdētāja, kura algu, es saprotu, ka mūsu kolēģi drīz jums arī izstāstīs. Un tad mēs saprotam par tiem pārkāpumiem, par kuriem es uzdevu jautājumu. Godīgi sakot, es šeit redzu nolaidību. Es šeit redzu nolaidību gan no Langas kunga, gan arī no valdes priekšsēdētāja puses. Jo 24. gadā konstatētie pārkāpumi, kā viens es pavisam ātri minēšu, ka tad bija doma iznomāt nekustamo īpašumu nelielu kafejnīciņu kādai firmai, kura vinnēja konkursā, un nomas maksa bija 3850 eiro. Lai šo kafejnīcu piemērotu iznomāšanai, par 19 634 eiro tika noslēgts līgums ar manis pieminēto ezotēriķi, kur it kā šo te kafejnīcu uzlaboja, taču pēc tam, tad, kad ievācās šī te firma, kura plānoja kafejnīcu, izrādās, ka tek jumts kafejnīcā. Un tad vienā brīnumainā kārtā šī te nomas maksa 3850 eiro tika samazināta uz 385 eiro mēnesī. Un to attiecīgi piefiksēja arī revīzijas pārvalde, un viņa ieteica nodrošināt tomēr nomas maksas atbilstību izsoles rezultātā noteiktajai cenai, jo atceramies, ka tā bija izsole. Tātad, viens no pārkāpumiem, kas tika minēts šajā te pārskatā, turklāt manis pieminētā neinformēšana par izsolēm, informācijas nepublicēšana, kas arī, arī revīzijas prāta tika uzskatīta par likuma pārkāpumu. Un viss tas kopā, tostarp arī iepirkumi bez konkursiem, varbūt sīki iepirkumi, bet tomēr tas jau rada sistēmu, tas jau atspoguļo to, ka šis cilvēks, šī vadība, viņai nevar uzticēt Himalajus. Viņai nevar uzticēt neko. Viņa būtu vienkārši jāpalūdz atkāpties, nevis jāaicina un jālūdzās, lai šis cilvēks turpina vadīt Rīgas zoodārzu. Un jūs to visu redzat. Paldies!